Mūsu banki, SEB, Svetbank, vadošie banki tagad analizē situāciju, un es domāju, ka viņi attiektās tagad kreditēt daudz uzņēmumu un uzmanīgi skatīs, kā būs tālāk. Es domāju, ka tā ir problēma ne tikai mums, bet visiem kompānijām, kas strādā austrumu tirgu. Bija tāda situācija, ka daudz investori, spekulanti un biržas spekulanti, viņi ļoti pesimistiski skatās uz tādu situāciju, kā bija Maidana un tagad Krīma. Un pārdot apmēram vienu dienu mums bija, es domāju, ka rekords, €500,000 apgrozījums, akcijas apgrozījums uz biržu, bet bija tādi cilvēki, kā pesimistiski skatās uz visas situācijas, bija optimistiski, ka viņi nopirkt tādas mūsu akcijas, un es domāju, tā normāli. Tas tā nav nekas. Vieni skatās uz ļoti sliktu, tādas daudz šaubas, bet citi tic, ka mēs varam pārvarēt šo situāciju, un mūsu komanda var to izdarīt.